Labdien, dārgie draugi! Un mēs turpinām raidījumu sēriju. Pie mums ciemos ir Ieva Elbringa. Sveiki! Labdien! Un mēs runājam par iekšējiem ienaidniekiem, jo mums draudzē iet tēma iekšējie ienaidnieki un kā viņi izpaužās un kā tas notiek cilvēku dzīvē. Ieva, mēs te sarunājām, ka mēs šī tēmā parunāsim nedaudz par atstumtību. Kā tev ar atstumtību tavā dzīvē? Konkrēti var teikt to, ka manā dzīvē un visā manā dzimtā, es saprotu, ka tas ir kaut kur no dzimtas nācis. Un nevienā paudzē, bet vairākās, es nezinu, cik tālu tas ir bijis, bet es saprotu, ka tas ir bijis gan vecmāmai, gan manai mammai. Un tātad mamma varēja iedot tikai to, kas viņai bija. Viņa nevarēja pat gribot mīlēt, viņa nevarēja iedot to, kā viņai nav. Tāpēc atstumtība tā ir saņemta no ģimenes. Un atstumtība, kā viņa izpaužās, atstumtība atstumi. Atstumi, jā. Ja tas ir mantojumā no ģimenes, tad saprotu, ka tas ir, kā mēs sakām, paudžu valsts. Tas nāk no paudzes uz paudzi. Saki, lūdzu, atstumtība, bet kā cilvēks jūtās, ka viņš ir atstums, piemēram, ir kaut kāds, varbūt tu esi kaut kur ciemos, vai savukārt tu esi iepazinies ar jauniem draugiem, tu esi atnācis kādā jaunā teritorijā, kur tu varbūt nekad iepriekš agrāk neesi bijis. Kā tās izjūtas tevī? Kā tu viņas jūti? Es jau teiktu to, ka vēl atstumtība pilnīgi noteikti iet kopā ar kaut kādām, kā lai pasaka, ļaunie gari vai izpausmēm. Jā. Bet atstumtība konkrēti es atceros, ka man bija panisks bailes no cilvēkiem, būt kaut kādās pasākumos. Man vajadzēja noteikti lietot alkoholu. Es nebiju fiziski atkarīga no alkohola, es biju kaut garīgi atkarīga. Es vienkārši nevarēju justies brīvi. Tev vajadzēja, lai tu varētu atbrīvoties. Jā, man bija tādas paniskas bāzes, pat nevarēju, es raustīju valodu. Es jutos tik slikti cilvēku klātbūtnē. Es jutos labi esot viena, esot kaut kādā savā pasaulē, kaut kādās savās lietās, savās grāmatās. Tur, kur man neviens... tur, kur es jutos ērti un droši, teiksim tā, ja? Mana telpa, mana vide, kaut kāds mans konkrēts kāds cilvēks, ar ko es satiekos, un es saprotu, ka tas cilvēks man pieņem un netiesā. Plus mīnus, ja? Cik tas ir iespējams. Tātad bišķīt atgriezīšos atpakaļ. Lai tu justos brīvi, tev bija vajadzīgs alkohols, tikai tāpēc, lai tu varētu brīvi runāt un komunicēt. Ja? Tātad, bet tik līdz tu biji viena pati kaut kur, tad vairāk tu tā kā malā. Jā, pēc iespējas viena. Jautājums otrs. Kā to ienākot draudzē, jau esot starp kristiešiem un esot mācībā, saprati, ka tev ir reāla nebrīve un ka tev ir vajadzīga brīvība? Tas... Ticība nāk no sludināšanas, sludināšana no Dieva vārda dzirdēšanas. Protams, tas bija caur mācību, caur Dievu kalpojumiem, caur Dieva vārda lasīšanas to brīdi mazāk, bet arī caur komunikāciju ar garīgu audzinātāju. Un, kad es sapratu to, bet viens ir, kad es apzinājos to, kad ir tā lieta, un otrs ir tas ceļš līdz saņem brīvību. Jā. Ja? Jo viens ir, kas ir atstumtība, tā ir tāda dziļa pārliecība par meliem, kuros, es sēdēju melos, ja, kad man nevar mīlēt, man nevar pieņemt, ka ja es nebūšu ideāli, ja es nebūšu perfekta, ja es nerunāšu, neizskatīšos un tā tālāk, tad vispār, tas nav iespējams. Tur līdz tādām marazmām, kad man bija kaut kāds gadus ļoti intensīvā formā, smagā formā, 10 gadus man bija bulimija. Ja, ka tas ir atkarīgs no ēdiena, vienkārši, tas ir diena nakti, domā tikai un vienīgi, ka nedod Dievs, tu kaut ko apēdīs par daudz vai par maz, tad tu kaut kur atkal vairs noraujies, pārēdies kā alkoholiķis, zini, ja? Kaut kur pārēdies, pēc tam domā, kā to visu dabūt ārā un tā tālāk, ja? Lai tik nedod Dievs, ka tu kaut ko tur, un torts varēja apēst un pēc tam domāt, kā to visu dabūt lauka un tā tālāk. Tā kā tā ir reāla. Tā kā tas ir... Bet es saprotu, ja mēs par to runājam, ka tu esi brīva tagad. Es esmu brīva tagad, bet es saprotu to, ka visi pasauli tajā sēž. Tā ir ļoti liela problēma ļoti lielai daļai cilvēku. Un es ticu, un es zinu, ka baznīcās, lielā daļā baznīcu arī cilvēki sēž atstumtībā. Viņi atnāk, nav tās kopības, nav garīgi audzinātāji, kas var parādīt, bet es teikšu, kā ir tur jābūt arī drosmei.
drosmei, teiksim, tas ļaunais gars, ja, aiz tā stāv ļaunie gari, darīs visu, tās sajūtas ir ļoti nepatīkams, lai gribētu norobežoties un bēgt projām. Jā, bet es gribu pateikt vēl vienu lietu, kad draudzi vada kungs Amen. Un svētais gars. Amen. Un ja draudzē ir lūkšanas, un ja mēs saprotam, ka cilvēki atnāk uz draudzi nebrīvi, nevis svēti, tīri, šķīsti, ja, gatavi iet uz debesīm, ja, tad lūkšana laikā Dievu gars vadot, viņš jau veido tās situācijas draudzē, ka tu piepieši saproti, oi, kaut kas nav. Un tad, teiksim, runājot sadraudzībā ar garīgiem audzinātājiem vai mācībās, jā, kaut kur vai kādās lūkšanas sapulcēs, tu vienkārši jūti, ka kaut kur kaut kas uzjundās. Saki, lūdzu, kurā laikā tu saprati, ka tev uzjundās tieši par atstumtību, kas saistīta ar tām pašām bailēm no cilvēkiem, ja, un cilvēku priekšā. Kā tu saprati, ka tev tas aktivizējās vai kas notikās? Zinu, bija kaut kādas situācijas, viens ir draudzē, bet bija kaut kādas konkrētas situācijas manā personiskajā dzīvē. Es biju tajā draudzē, bet bija kaut kādas situācijas, ka es saprotu to, ka man ir, kad es jūtos slikti cilvēku klātbūtnē, un tad es sazinājos ar mācītāju Nāģu, un mēs tur tās lietas runājām, un viņi stāstīja, ka tās lietas, kas ir jādara, lai stāvētu pretī tam visam, ja. Un caur tām situācijām es mācījos saprast un atpazīt atstumtību, un pēc tam arī uzvarēt atstumtību. Kā? caur atzīšanu. Jūs atzīsiet patiesību, jūs darīs brīvs vispirms atzīt. Tas nozīmē, ka tev nācās atzīt, ka tas ir, un iznest gaismā kādam pastāstīt. Iznest gaismā pastāstīt, atdot uz krusta, nožēlot un pasludināt Dievu vārdu patiesību par savu dzīvi. Jo kungs mums ir atpircis. Viņš ir atpircis, un es esmu pieņemta, es esmu mīlēta un gribēta, un es esmu, kā Dieva vārdē teikt, ka es esmu brīnišķīgi radīta, brīnišķīgi veidota. Bet līdz tam ir tas ceļš. Jā, un es arī gribu pieminēt, tas ir ļoti svarīgi, kad ir garīgi audzinātāji, kas ir aizgājuši pa priekšu. Mēs ne visi uzreiz saņemam brīvību. Un man tur bija tāds gadījums, nesen es vienkārši pieminēšu, bija viena sieviete, kura nav nevienā draudzē, viņa sēž internetā, viņa skatās tādu dievkalpojumu, tādu dievkalpojumu, un viņa saka, es pati varu visu, man nevajag uz baznīcu iet, un es varu pati visu paskatīties, teikt, viss ir pieejams, bet, kad mēs sākām tā tuvāk runāt, tas pats cilvēks, kurš saka, ka viņam neko nevajag, tāpat sēž bailēs, tāpat sēž depresijā, un viņš to nevienam nesaka. Un uz kopējā fona, ka viņš saka, ka baznīcā nevajag iet un ka viņš tāpat visu var saņemt, viņš it kā kamēr ir viens, var noticēt tiem maldiem, bet tiklīdz viņš sanāk saskarsmē ar cilvēkiem, tā viss, kas tavā dzīvē ir, viņš vienkārši nāk gaismā. Un tad mēs ļoti labi redzam, ka garīgie audzinātāji nav priekš tā, lai kontrolētu cilvēkus un tie cilvēki kaut kādu viņu gribu pildītu, bet garīgie audzinātāji priekš tā, lai palīdzētu cilvēkam iziet ārā no tā cietuma, kurā viņš sēž. Amen. Un es teiktu, zinu, kad es esmu dzirdējis, ka kāds cilvēks saka, jā, es neesmu draudzē, es pats audzēju ticības saknītes. Tā ir ilūzija, saksim to, kad Jēzus viņš iedibināja draudzi, Kristus miesa, un ja cilvēks sēž kaut kur pats un audzē ticības saknītes, tad viņš jau neko nevar izaudzēt, tāpēc, ka, ja pirksta norauj un izmet miskastē, vai pirkstu norauj vai kāju norauj un izmet pļavā, viņi jau kaut kādu brīdi raustīsies, bet, pēc tam vienkārši viņš sāks smirdēt sapūs, un ar to, cilvēkam ir jābūt, viņam ir jābūt miesā, mums ir jābūt, mēs esam vajadzīgi viens otram. Mēs papildinām viens otru. Un tā viena lieta, kas traucē būt, tās ir, protams, bailes, vēlni, meli, ļoti lielā mērā lepnība un augstprātība. Lepnība, ja, kas traucē. Nepavēlts ir teiciens, latvieši ir lepna tauta. Un es domāju, ne tikai latvieši. Mums visiem iet līdzi lepnība. Tas ir egoisms, tavs es, ja. Un dažkārt tavs es ir tas, kas stāv pretīm, lai Dievs tev varētu palīdzēt. Pilnīgi noteikti, tā ir cilvēka daba. Nevēl Dieva vārdā teiks, ka Dievs lepniem pretojas, bet pazemīgiem dod žēlstību. Un arī esot draudzējis, es sapratusi to, ka es biju ļoti lepna arī. Bija ļoti lepni, mēs visi esam kaut kur tas lepnums, tas ir sēž mūsos. Un man ir bijuši daudz situācijas, ka es saprotu to, ka
ar lepnību nekur tālu netiks, un ka pazemība tas ir vienīgais ceļš, lai satiktos ar Dievu un lai piedzīvot Dievu pilnību savā dzīvē. Es esmu ceļā uz to. Mēs visi esam ceļā. Ziniet, teikšu godīgi, es domāju, ka tas bija tāds labs raidījums tieši par atstumtību. Un šodien ar to mēs beigsim un turpinājums sekos. Līdz nākošajai reizei.